viss sākās ar ideju, bet, lai rastos ideja, ir jāpapēta, kas notiek pasaulē, kas notiek modē. Varbūt arī jāpapēta mazliet sevi, kas ir šis vēstījums, ko ar šo dizainu audzēknis grib pateikt un kāpēc to dara. Un tad jau ir tas viss izpētes process, tad ir ideju process, kas ir ideju skices, pēc tam jau ir visādi tehniskie zīmējumi, tātad, kad viņi saprot, kā tieši būs šis tērps veidots, un tad jāķerās konstruēšanai, modelēšanai, mēru noņemšanai un pašai šūšanai. Es izvēlējos mācīties par dizainu, jo man patīk zīmēt, mode, stils un kā var vispār veidot to apģērbu. Tas ļoti interesanti, man liekas. Es vairāk sāku no bērnības, kad atsevišķos šūšanas pulciņos, un kaut kā tas aizķērās, un tā arī palika to, ka es zināju, ka es iešu par to dizainu tomēr. Mani iedvesmas avots ir klavieru taustiņi un baltie ziedi, un esmu iedvesmojusies no viena tieši mūzikas skaņdarba, un tad man ir elegantas un klasiskas kleitas, ko es izšūšu. Nākotnē es plānoju gan jau atvērt savu biznesu un saistīt kaut ko ar šūšanu, vai nu veidot apģērbus, vai uzlabot apģērbus. Principā nākotnē es vēlos saistīt tieši ar šo profesiju. Man tieši patīk izveidot vidi tieši tādu, kādas vēlos, kur ir radoša, kur man patīkam pašai atrasties, un attiecīgi arī jauniešiem, audzēkņiem patīk, lai viņi patīkami jūtās, lai viņi var radoši atraisīties, un laikam viss ir par vidi un par atmosfēru.